šīraut, na to kūkā teila peņā, na tīvā izāreņā, na to puišā teimēteņā, na tīvā izsieteņā, laimei nužēli cieņā, kaido mužu man nolikt, vai nolikai pāraudījumi, vai pājaušu volūdom, turpu šurpu veštu ceļā, zaļus rūdzus teirumā, turpu šurpu ļauts runoja, aptumu nu augumi, pasiedi moseņ vadumoj, pasiedi moseņ vadumoj, kūtu šūdiņ padarīja, kūtu šūdiņ padarīja. Mitičev nunāni cīnīši un enāsi gulādam, moseņ tautu nāni cīnī tauteņosi gzeivodam. Ej moseņā tauteņosi gzeivojas kaški nulgojas, lai stāvīte tolī taki jauno kājai moseņai. Pasiedi moseņ vadumoj, pasiedi moseņ vadumoj, kūtu šūdiņ padarīja, kūtu šūdiņ padarīja. Pasiedi moseņ vadumoj, pasiedi moseņ vadumoj, kūtu šūdiņ padarīja, kūtu šūdiņ padarīja. Pasiedi moseņ vadumoj, pasiedi moseņ vadumoj, kūtu šūdiņ padarīja, kūtu šūdiņ Labvakar, mūsu novada saimnieki, uzņēmēji, domātāji, darītāji un viesi. Laipni lūgti konkursa Saimnieks 2025 apbalvošanas ceremonijā. Šis konkurss mums jau ir kļuvis par skaistu tradīciju. Reizi gadā satikties, lai godinātu tos, kas ar savām idejām, darbiem un neatlaidību veido mūsu novadu labāku, stiprāku un skaistāku. Jūs esat apbrīnas vērti. Jūs esat tie, kas no idejas spēj uzburt realitāti. Jums diennaktī noteikti ir daudz vairāk stundu nekā visiem pārējiem. Un kur citi redz šķēršļus, jūs redzat jaunas iespējas. Kur citi saka nevar, jūs sakāt skatieties kā var. Un tāpēc par jums droši var teikt, jums piemīt kaut kas pārdebisks. Un jo būsim godīgi, lai būtu par veiksmīgu uzņēmēju, īstu saimnieku, ar zināšanām un darbu vien nepietiek. Tur ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Cienījamās saimnieces, godātie saimnieki, viesi, kolēģi, saimnieks. Kristīna jau pieskārās tam, kas jūs esiet. Es vēl gribētu teikt, ka saimnieks tā ir arī atbildība. Tā ir atbildība ne tikai par savu ģimeni, bet tā ir atbildība par savu kolektīvu, par savu uzņēmumu, beigu galā par mūsu novadu. Un kāds būs mūsu novads, lielā mērā ir atkarīgs no jums, no mūsu novada saimniekiem. Un tagad ir pienācis brīdis, ko visi gaidījām. Ir laiks sākt apbalvošanas ceremoniju. Šovakar dzirdēsim un redzēsim 17 stāstus par cilvēkiem, kas spēj neiespējamo.
Līdzīgi kā burvju mākslinieka trikos, mēs redzam tikai spožo rezultātu, bet reti kurš nojauš, cik daudz darba, negulētu nakšu un drosmes slēpjas katrā stāstā. Un šovakar mēs godinam cilvēkus, kuri ar ticību, darbu un neatlaidību virza mūsu novadu uz priekšu, mūsu novada īstos saimniekus. Un sāksim ar šī vakara pirmo nomināciju. Šī nominācija ir par drosmi, par uzņēmību, par spēju spērt pirmo soli un noticēt savam sapnim. Un nav svarīgi, vai sapnis smaržo pēc mašīneļas vai pēc ziediem. Svarīgākais ir ticība, sirdsdegsme un vēlme radīt kaut ko savu tepat mūsu novadā. Nominācija Gada jaunais uzņēmums. Lūdzu video. Jurkita un Patriks iepazinās autoservisā. Patriks nāk no Polijas. Viņš ir profesionāls automehāniķis un spēj izārstēt jebkuru automobiļa kaiti. Ideja par savu biznesu radusies, kad ģimene pārcēlās uz dzīvi Mirnieciemā. Patrikam zvanīja vecie klienti ar lūgumu saremontēt mašīnu. Un tad es saku meklēt informāciju, kā vispār varētu attīstīties. Tad es tiku pie līderu programmas, gāju uz semināriem, konsultējos ar cilvēkiem, arī ar Ingu Krekli iepazinos toreiz. No idejas ar līderu programmas palīdzību mēs pārtapām par gatavu projektu. Autoservisa telpas tika uzbūvētas no nulles un aprīkotas ar nepieciešamajām iekārtām. Servis piedāvā arī agrotehnikas riepu montāžu. Šis pakalpojums reģionam ir ļoti aktuāls un reti kur sastopams. Un klienti brauc, un klienti ir ļoti apmierināti. Mēs vispār gribējām attīstīt lauku teritoriju un iedrošināt varbūt nedaudz arī citus, ka ne tikai pilsētā var būt kaut kādas darba vietas attīstītas un autoservisi, bet arī lauku teritorijā. Gulbinski iecerējuši blakus servisam uzbūvēt vēl vienu telpu tieši lauksaimniecības tehnikas apkalpošanai. Abiem ir vēl viena nākotnes iecere – ierīkot nelielu atpūtas vietu tiem klientiem, kuriem sava mašīna jāgaida neilgu laiku. Mūsu nosaukums ir radies no mūsu dēlu vārdiem. Vecākais dēls ir Markus un jaunākais dēls ir Liams. Tāpēc ir Mār, Li un Motors. Un vispār var teikt, ka šis projekts, šis radījums, tas ir mūsu ģimenes biznes. Vecākais dēls viņam ļoti patīk, un viņš jau tagad arī labprāt nāk ar tēti un kopā darbojās. Mežciemā šoruden durvis vēra Vaboles jaunieša Elmāra Baika izveidotā stādaudzētava hortenziju oāzi. Jau pirmajā dienā pircēju netrūka. Ik viens te var piemeklēt sev sirdī un acī tīkamus augus, kas ilgus gadus priecēs ar savu ziedošo rotu. Pats jaunais saimnieks katram prot izstāstīt par ikvienu stādu savā saimniecībā, tā audzēšanu un kopšanu, ieteikt piemērotāko. Viss sākās jau 13 gadu vecumā pa nopietnam. Pirmie, tā teikt, pavairoties tādi bija paulonies. Tajos laikos tās bija ļoti populāras. Un tad pamazam sākās viss ar hortenzijām. Jau ir pieejamas gandrīz 70 šķirnes. Tad arī pievienojās dažādi augļu koki, dekoratīvie krūmi, tad arī ziemcietas. Zināšanas puisis apgūst pastāvīgi, meklējot informāciju internetā, eksperimentējot un mācoties no paša kļūdām. Vecāku mājās Gladiolas Vaboles pagastā Elmārs izveidojis nelielu stādaudzētavu. Pašlaik tur top arī liels hortenziju dārzs, kur aug arī dažādu šķirņu skujkoki, liela ehināciju un budleju kolekcija. Elmārs plāno tuvāko gadu laikā šo dārzu atvērt turistiem un piedāvāt tādu iegādi turpat uz vietas saimniecībā. Sākumā, lai izaudzētu kārtīgu stādu, ir jānopērk īstā šķirne, kur atbildīs uz 100%, tad to tikai var pavairot ar spraudiņiem. Tas process ir ilgs, lai no spraudiņa pavairošanas līdz pārdošanai
paiet aptuveni 2 gadi. Šovasar iestājies Latgales industriālajā tehnikumā, kur plāno iegūt augkopības tehniķa izglītību. Līdz šim apguvis uzņēmēja darbības pamatus lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajās mācībās. Cienījamie klātesošie, pirms es pasniedzu šos apbalvojumus, es gribētu teikt, ka jūs būsiet unikāli, jo mēs šī gadā esam apstiprinājuši jaunus apbalvojumu veidus, gan pateicības rakstam, gan atzinības rakstam. Un pateicības raksts, kurš ir manās rokās, ir pirmais. Ir pirmais, kuru šodien kāds no jums saņems. Un atzinības raksts būs šodien sākot no 3. Tā kā tas parāda tikai mūsu attieksmi pret jums, pret saimniekiem, jo, kā es teicu, jūs esiet mūsu novada galvenā bagātība. Un tā, par dalību konkursā Saimnieks 2025 stādaudzētavas hortenziju oāzi īpašniekam Elmāram Baikam tiek pasniegts pateicības raksts. Lūdzu. Un vēl es gribētu piemetināt, jūs redzējāt, kad jaunais puisis aizgāja ne tikai ar atzinības rakstu. Viņš dabūja droši vien buču no meitenes un ziedus, un viņš dabūja tādu smuku kārbiņu, un tur bija tas video, ko jūs tikko redzējāt. Mēs gribam jums atstāt pa piemiņu šo video ierakstus visiem saimniekiem un nominantiem. Un tur mēs ielikām arī mūsu Augšdaugavas tādu nozīmīti, lai jūs vairāk jūtiet piederību mūsu novadam, jo jūs godam esiet to pelnījuši. Un tā, konkursa Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada jaunais uzņēmums autoservisam Marli Motors īpašniekam Patriukam Janam Gulbinskim tiek pasniegts atzinības raksts. Lūdzu. Turpinam. Nākamā nominācija ir par tiem, kuri spēj citu cilvēku dzīves padarīt labākas.
No pirts siltuma līdz motora rūkoņai un koka smaržai. Šie uzņēmēji prot visu. Nominācija Gada pakalpojumu sniedzējs. Lūdzu video. Višķu pagasta pirtniece Dzintrā Barone atzīst, ka pirts ir kas vairāk par mazgāšanos. Tā ir vieta, kur var parunāt ar Dieviņu, atrast mieru, līdzsvaru un harmoniju, bet svarīgākais – satikties pašam ar sevi. Kā pakalpojumu sniedzējs savā tādā ikdienā, laikam esmu diezgan daudzpusīgs meistars, jo pamata lieta tās ir pakalpojumi pirtī lutināt, čubināt, ar skrubīšiem slotiņām, ļaut atpūsties, atslābt, būt laimīgam pirtiņā. Otrs stāsts ir par dažādām meistarklasēm. Tas ir šo te skaisto saules skrubīšu gatavošana, tāda dažādi eļas izvilkumi, sveces, vaska, dažāda dabiskā kosmētika, visu, ko vien mēs varam paņemt no dabas. Pirms vairāk nekā 10 gadiem Dzintra apguva pirtnieces un pirtsmeistaras zināšanas pirtsskolā, un tagad pat ir šīs skolas pasniedzēja. Pirtnieka arodu apguvis arī dzīvesbiedrs Jānis. Viņu pirtiņa tiek kurināta vairākas reizes nedēļā. Pirts sezona tā īsti nekad nebeidzas. Un tad mums vienkārši vajadzēja vietu. Tā ir tapusi šī nojumīte, kurā var gan no vēja paslēpties, gan darboties. Pirtnieki piedāvā ne tikai tradicionālo pērienu pirtī, bet arī sauso pērienu, ļaujot ķermenim izbaudīt vibrācijas, skaņas un smaržas arī caur apģērbu. Pirtiņai tas ir stāsts par ķermeņa labsajūtu, par emocionālo labsajūtu. Pirtiņa visas šīs iespējas piedāvā. Svarīgi ir, kas ir svarīgs tam cilvēkam, kas ienāk pa pirtiņas durvīm, sasveicinās ar pirts gariņu un bauda. Ja spēkratam atgadījusies kāda ķibele, tad droši var vērsties Sija Modriks elektronikas servisā Višķu pagastā, kur saimnieko Modris Blumentāls ar savu komandu. Kamēr Modris atrodas ārzemēs, servisā visus darbus vada viņa labā roka Zigmārs Lozda. Kompānija, kas remontē mašīnas, gan arī smago tehniku, varam arī kvadraciklus paremontēt. Pārsvarā mēs nodarbojamies vairāk ar elektronikas remontiem, mašīnu programmēšana, čipošana, kā arī visādas daudzas savādākas problēmas. Varam arī motoru pārlasīt. Sākotnēji firma strādāja izbraukumā, remontējot dažādu lauksaimniecības tehniku. Arī tagad sniedz šos pakalpojumus visā valstī. Ir dažādas diagnostikas iekārtas, tās tiek piedāvāts arī iegādāties klientiem. Mums visas diagnostikas ir profesionālas, licenzētas. Firmas Modriks elektronikas pakalpojumi jau kļuvuši atpazīstami un pieprasīti ne tikai tuvākajā apkaimē, bet visā Latvijā. Pieprasījums ir ļoti liels, rindas ir diezgan garas. Pilsētā brīžiem sūdzās, ka viņiem pat darba nav, kaut pie mums ir tā, ka darba pietiek, ļoti daudz darba. Servisā kopumā strādā 5 puiši, tostarp pats Modris un Zigmārs. Visi esot Višķu tehnikuma absolventi. Mēs esam visi no Višķu tehnikuma nākuši puiši. Tā ka Višķos nemāc tik slikti. Tāda specifika, kā mums ir ļoti retiem servisiem. Rīgā ir tādi cilvēki, kas arī kaut ko tādu līdzīgu nodarbojas. Nesen pie saimniecības noasfaltēts liels laukums, kur plānots attīstīt autosportu. Bija nesen aizbraukuši arī uz Vāciju, uz Nürburgringu. Tur bija sacensības driftā un tur puišiem diezgan labi ir gājis. Un puiši mācās, trenējās, arī citus mēs aicinam, lai nāk pie mums droši. Ja kādam ir vēlme, protams, var atbraukt arī pie mums, pabraukāt ar mašīnām, padriftot, nav problēma. Zemnieku saimniecība Zaļumi, kas atrodas Šēderes pagastā, ir neliels, bet darbīgs uzņēmums, kuru saimnieks Pēteris Slavinskis jau vairāk nekā 20 gadus strādā mežsaimniecības nozarē. Viņa saimniecības ikdiena saistīta ar mežu zāģēšanu, kokmateriālu sagatavošanu un to tālāku realizāciju. Taču zemnieku saimniecība Zaļumi nav tikai par kokiem un dēļiem. Tā ir arī par radošumu, pielāgošanos un ģimenes spēku. Krīzes laikā, kad uz eksportu nekas negāja, cenas bija maziņas, sākām kaut kādā veidā, lai neizjuktu pavisam, sākām šūpoles taisījām,
kādas puķu dobes un visu pārējo, gan pirtis, gan soliņus, ko tikai varējām iedomāties. Estrāde ir pēdējais, kas pirms 2 mēnešiem vai 3 apmēram uzcelts. Tas ir projekts, ko Šederes nākotne bija dabūjusi. Es biju tas, kas realizēja to projektu. Pētera darbs redzams ne tikai Šederē, bet arī plašākā apkārtnē. Šederē laikam lielākoties vai mans materiāls, vai manu puišu darbs te ielikts visur ir. Saimniecībā strādā neliels kolektīvs, taču galvenais atbalsts ir Pētera sieva Marija Slivinska. 4 darbinieki, uz līgumu vēl 2 mežcirtēji. Galvenais strādnieks man ir sieviņa, faktiski 50%. Tā teiksim, var teikt, ja kaut kādi te sasniegumi ir bijuši, tad atdodu sieviņai savai. Jo bez viņas es nebūtu nekas. Par dalību konkursā Saimnieks 2025 pateicības raksts pirtniecei Dzintarai Obarūnei. Par dalību konkursā Saimnieks 2025 pateicības raksts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Modriks Elektronika. Un beidzot, jūs jau droši vien ziniet, kurš ir uzvarētājs. Un tā, konkursa Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada pakalpojums sniedzējs Zemnieku saimniecībai Zaļumī atzinības raksts. Jūs ticat savam darbam, savai idejai, arī savām rokām, un tas ir visa pamatā.
Un tieši tāpēc nākamā nominācija ir par spēju radīt kaut ko vērtīgu, kaut ko skaistu un paliekošu. Un šī nominācija ir par spēju jebkuram materiālam uzburt dvēseli. Un šī te nominācija Gada amatnieks. Lūdzu video. Vaboles pagasta kokteilnieks un metālkalējs Varis Vilcāns sevi dēvē par dīvaino lietu meistaru. Viņš darina gan praktiskas, gan dekoratīvas lietas no koka, metāla un citiem materiāliem. Agrāk es biju diezgan liels lauksaimnieks, kurš apsaimniekoja 50, pat bišķi vairāk hektāru zemes. Es sāku griezt koku, vēl tur taisīt kaut ko. Es sapratu, ka sašaurinot, teiksim, vienu jomu, es varu paplašināt otru. Es uzcēlu sev darbnīcu, un tad sākās jau, es spēju sastādīt jau itāmes, strādāt ar dažādām organizācijām. Tagad es esmu neliels lauksaimnieks, kuram ir tikai 12 hektāru zemes, kurš izmanto, pārējais nomāja, augļi, dārzeņi, ogas. Pasūtījumi nāk gan no pašvaldībām, gan privātām maisaimniecībām, arī no ārzemēm. Vara darinājumi ir aizceļojuši uz Austriju, Vāciju, Itāliju, Zviedriju un Somiju. Savu darbu skaitu Varis mēra 100. Šovasar sadarbībā ar biedrību Mana Vabole, Vaboles muižas parkam Varis izgatavojis neparastus puķu podus ar bizbizmārītes tēlu un Latviju zīmēm. Ir dažreiz, ka pašvaldības vēl kaut kas pasūta, piemēram, dabas parkam kaut kādam tur žīguriem, piemēram, milzīgas tur lāčus griezu 2-metrīgas tur. Ir bijuši arī neparasti pasūtījumi. Īpašu vietu viņa daļradē ieņem paša gatavoti loki, arbaleti un mūzikas instrumenti vargāni, kas top uz pasūtījumu. Visas zināšanas Varis apguvis pašmācības ceļā. Man vectēvs bija namdaris un galdnieks. Man ir no viņa laikiem instrumenti. Saimniecībā Kļavas ir sava drava ar vismaz 50 bišu saimēm. Arī tas ir viens no Vara vaļaspriekiem. Viņš pats meistaro arī pašus alpustropus un rāmīšus. Sadarbībā ar Skrindu dzimtas muzeju Varis piedalās turisma maršrutā pie seno amatu meistariem, bet vasarā labprāt piedalās skolēnu nodarbinātības programmā un piedāvā vasaras darbus skolas jauniešiem. Un tā, konkursa saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada amatnieks zemnieku saimniecībai Kļavas atzinības raksts. Kamēr ar video viss ir kārtībā, turpinam. Nākamā nominācija ir par tiem, kas domā plašāk un raugās nākotnē, par tiem, kuri attīstās, aug un rada jaunas iespējas, stiprinot ne tikai savu uzņēmumu, bet arī visu novadu. Viņu spēks ir ne tikai produktos, bet arī vīzijā par to, kā var vēl labāk. Nominācija Gada ražotājs. Lūdzu video. gadā Sventes pagastā veiksmīgi tika realizēts uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projekts, kas bija saistīts ar degradēto teritoriju atdzīvināšanu. Rezultātā pārtikas produktu ražošanu šeit īsteno lielākā paipalu ferma Latvijā – Sija Eka Paipalas.
Ja pirms 5 gadiem fermā uzturējās ap 70 000 paipalu, tad tagad ir jau ap 90 000 putnu. Šīs ekoloģiskās produkcijas pieprasījums ir tik liels, ka dažreiz jūtams tās trūkums. Pēdējos gadus mūsu kompānija sāka strauji attīstīties. Mūsu ražošana palielinājās divkārši apmēram pēdējo 3 gadu laikā. Piemēram, šogad mēs jau ražojam mēnesi no 1 500 000 līdz 2 miljoniem. Tuvākajā nākotnē paipalu skaitu plānots palielināt līdz 120 000. No Eka paipalas olas iepērk lielākie tirdzniecības tīkli Latvijā. Maxima, Rimi, Lidl. Produkcija tiek eksportēta uz Baltijas, Eiropas un Skandināvijas valstīm. Pateicoties labai sadarbības ar Augšdaugavas novadu, mums arī tagad palielinājās ražošanas telpas. Mēs izveidojam vēl vienu paipalu ražošanas fermu. Uzņēmuma ražošanas jauda ļauj palielināt putnu skaitu un ražot jaunus, kvalitatīvus un veselīgus produktus. Gribējam ielaist jaunus produktus, paipalu olu pārstrādi, tas ir varišanas cehu, marinēšanas cehu, un tas ļaus mums paplašināt vēl klientu bāzi un atvert jaunus tirgus. Šūšanas uzņēmums Sija Latex D šogad svin 15 darba gadu jubileju. Pirms gada ražošana pilnībā tika iekārtota Augšdaugavas novada teritorijā Randenes ciemā. Pateicoties projektam par degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerāciju, bijusī Randenes pamatskolas ēka, kas bija avārijas stāvoklī, ieguva otro dzīvi. Мы въехали в это здание 7 лет назад, за что признательны местному самоуправлению, получили очень красивое помещение, и работать здесь очень приятно. Pašlaik uzņēmumā strādā 70 cilvēki. Pārsvarā tie ir vietējie iedzīvotāji no Kalkūnes pagasta un Daugavpils. Bet darba spēka nepietiek, tāpēc cilvēkus aicina darbā pat bez pieredzes. Apmācība notiek uz vietas. Darbinieki saņem labu algu, ir veselības apdrošināšana un sociālās garantijas. Tāpat tiek apmaksāts ceļš sabiedriskajā transportā. Состоявшийся коллектив, люди, которые работают с самого начала основания нашей компании, достаточно много таких людей. Есть люди, которые пришли сравнительно недавно, есть люди, которые работают, скажем, 5 лет. Мы dorožam našam kolektīvam. Tagad uzņēmums ar pārliecību skatās uz priekšu. Ir daudz pasūtījumu, noslēgti ilgtermiņa līgumi, bet to izdevās panākt ar ļoti lielām pūlēm. Самыми тяжелыми периодами за последние годы, это был 22-23 год. Сейчас мы можем констатировать, что мы пережили это, и в настоящий момент у нас есть очень хорошие долгосрочные контракты, что позволяет в будущем быть уверенным, что мы будем стабильно работать. Pašlaik uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz Eiropas valstīm. No Eiropas arī nāk izēvielas. Latex D darbinieki spēj sašūt jebkādu apģērba vienību, bērnu un pieaugušo, apģērbu atpūtē un darbam, arī militāriem nolūkiem. Tādi pasūtījumi arī ir. Мы признательны самоуправлению Augšdaugavas novads, потому что мы постоянно в тесном контакте. Мы всегда можем обратиться с какими-то просьбами, потому что сегодня вести бизнес, особенно производственный бизнес, тяжело. И мы благодарны за то, что нас не только выслушивают, но и по мере возможности поддерживают. Andreja Priskas kompānija Sija Demvūt no Demenes pagasta specializējas kvalitatīvu koka konstrukciju un izstrādājumu ražošanā. Моя основная деятельность предприятия – это сборка каркасных бань. Это каркасный тип строения, да? Это идет с утеплениями, с вентиляционными зазорами, с наружной и с фасадной стороны и пленки. Да? Это не бревенчатые бани, как это привыкли все видеть, а это скандинавский стиль. Tās tiek būvētas no Latvijas koksnes. Uzņēmums ražo 2 veidu pirtis – tradicionālās un panorāmas pirtis. Visvairāk pasūtījumu nāk no Rīgas un Pierīgas. Sija Demvūt izgatavo arī lapenes, kublus, soliņus, akas, dārza dekorus, bērnu rotaļu laukumus un daudz ko citu. Довольно-таки спрос есть на эти вещи, и не только нашего местного рынка, как Латгалия, да, это и рижские районы, и, в принципе, по всей Латвии.
Ну и так же самое это Литва, и Германия, и Европа. Sija Demvūt ražošanu viņš atvēra sava tēva bijušā Gatara teritorijā netālu no Demenes ciema. Uzņēmējs saka, ka esot laimīgs strādāt savā dzimtajā pagastā, kur dzimuši un strādājuši viņa vecāki un vecvecāki. Pirms pāris gadiem Andrejs zaudēja visu savu biznesu. Ugunsgrēkā nodega telpas, iekārtas un produkcija. Tomēr viņš nepadevās, sāka visu no jauna un plāno attīstīties. Да, на следующий год мы планируем сборкой модульных домов и домиков маленьких. И хотим привлечь больше команду, создать, да, рабочей силы и реализовать эту новую бизнес-идею. К этой вот к баням, да, мы дополнительно хотим еще строить еще модульные домики. Andreja darba kabinetā uzplaukta ir daudz apbalvojumu un pateicības rakstu no Augšdaugavas novada pašvaldības un Demenes pagasta. Andrejs cenšas palīdzēt novada un pagasta mēroga pasākumu organizēšanā, it īpaši jauniešiem, kā arī iesaistās publiskās infrastruktūras sakārtošanā. Cienījamie, man tiešām liels prieks, ka šajā nominācijā ražotājs mums bija 3 nominanti, un komisijai tiešām bija ļoti grūti izvērtēt un atzīt vienu uzvarētāju, bet es teikšu tā, jūs visi esiet uzvarētāji, jūs visi esiet malači. Un tā, par dalību konkursā Saimnieks 2025 pateicības raksts sabiedrībai ierobežot atbildību Lateks D. Lūdzu. Par dalību konkursā Saimnieks 2025 pateicības raksts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Demvūt. Un tā, konkursā Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada ražotājs Eko Paipalas. Tātad nākamā nominācija ir par tiem,
kas zina, ka katrs klients ir atšķirīgs. Par tiem, kuri spēj uzklausīt, saprast un rast risinājumu. Tādējādi radot uzticību un apmierinātību. Viņu spēks nav tikai darījuma skaitļos, bet spējā savienot cilvēkus, idejas un iespējas. Nominācija Gada tirgotājs. Lūdzu video! Subate ir mājvieta uzņēmumam Sijā Gaboteh, kas Latvijas tirgū piedāvā lauksaimniecības tehniku mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām. Uzņēmumu vada subatieši Guntars Bulgačs un Aivars Sosītis. Sijā Gaboteh piedāvā Subatē apskatīties un iegādāties dažādu lauksaimniecības tehniku, piekabes graudu pārvadāšanai, augsnes apstrādes tehniku, sienas sagatavošanas tehniku, tvertnes degvielai un ķimikālijām, arī dažādus iekrāvējus. Uzņēmumam Subates centrā ir arī rezerves daļu veikals. Mūsu uzņēmumā 6 darbinieki, iesaistam arī savus bērnus tajā, sākam arī apmācīt tam visam mūsu to visu biznesu, mūsu iesākto ar cerību, ka būs turpinājumi. Uzņēmumam ir plašs klientu loks gan Latvijā, gan ārpus robežām, bet pamatā klienti ir no Latgales. Darbs ar klientiem ir interesants. Darbā ir jauni klienti, populāri cilvēki satiekās arī kaut kur ministri bijuši, bet zemnieki, cits savu bēdu stāstu izstāsta. Kā iet saimniecībā, jo praktiski, kad sākās Covid un tagad karš arī ar Ukrainu, ir iespaidojis arī mūsu biznesu, arī tas jau visas pasaules ir iespaidojis to ekonomiku. Nākotnē uzņēmums plāno Subatē izveidot īstu tehnikas tirgošanas placi, lai ik viens klients varētu atbraukt un apskatīties tehniku. Attīstot šo ieceri varētu arī organizēt dažādus jomas pasākumus. Sijā Gaboteh aktīvi sadarbojas ar pašvaldību. Vasarā jaunieši izmanto iespēju un iesaistās nodarbinātības programmā. Jaunieši ne tikai ieguva darba pieredzi, bet arī jaunas prasmes un zināšanas. Kā rezultātā viens no jauniešiem vasaras beigās nokārtoja valsts tehniskās uzraudzības aģentūras eksāmenu un ieguva traktortehnikas vadītāja apliecību. Esam Subates iedzīvotāji un arī patrioti. Esam sapratuši, ka pašvaldībai ir jāpalīdz, lai būtu pilsēta sakopta. Arī piedalāmies talkās, paši organizējam kaut ko. Ir atbalsts, ir no vietēji iedzīvotāji. Kā jūs sapratāt no video, diemžēl šajā nominācijā bija pieteikts tikai viens tirgotājs, bet ļoti nopietnas tirgotājs, un tiešām viņš ir godam pelnījis konkursa saimnieks 2025 laureāts nominācijā Gada tirgotājs Sijā Gabotehs. Nākamā nominācija ir par tiem, kas spēj stāties pretī jebkuriem izaicinājumiem. Lietum, vējam, sausumam, augstumam, karstumam, krusām, vētrām un pat kailgliemežiem. Par tiem, kuri neskatoties uz nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, saglabā spēku, neatlaidību un optimismu. Nominācija Gada lauksaimnieks. Lūdzu video! Katru gadu aprīļa vidū Daugavpils tirgū un Augšdaugavas novada vakara tirdziņā parādās pirmie Latgales gurķi un zaļumi, bet maijā pirmie tomāti.
Ar saviem dārziņiem jau vairākus gadus pircējus priecē Laucesas pagasta zemnieku saimniecība Gundegas 1, viens no lielākajiem siltumnīcu dārziņu audzētājiem Augšdaugavas novadā. Strādājam jau te 20 gadus, attīstam un veicam zemnieku saimniecības darbību ar tēvu. Dārziņi aug 5 plēves seguma siltumnīcās, kas kopumā aizņem aptuveni 0,5 hektāru. Katra siltumnīca ir 100 metrus gara. Šī gada laika apstākļi visiem Latvijas zemniekiem, tostarp gurķu un tomātu audzētājiem, kļuva par lielu izaicinājumu. Katra sezona ir savādāka. Šo sezonu bija grūtības ar laika apstākļiem, ļoti daudz mitrumā. Vajadzēja stādīt stādus vairākas reizes. Saimniecībai ir sava šķeldes katlu māja, kas apkurina siltumnīcas jau ziemā. No pašas ziemas sākam kurināt siltumnīcas, lai visa raža aprīlī jau būtu plauktos pie mūsu klientiem. Gribētos paldies pateikt mūsu klientiem, ka atbalsta mūs, pērk mūsu produkciju, mūsu zemnieku tirgu Daugavpilī. Andrejs arī pateicas tiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri strādā saimniecībā. Karstajā sezonā šeit tiek algoti 10 darbinieki. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Sēlies āres sniedz pakalpojumus principā pilna cikla lauksaimniecībā. Gan sēja, apstrāde, graudu pieņemšana, minerālu mēslu tirgošana, augu aizsardzības līdzekļu tirgošana, graudu realizācija, transporta pakalpojumi. Ja. Kooperatīvs tika dibināts 2004. gadā. Viens no dibinātājiem bija mans tēvs Vitols Kveders. Tagad šo kooperatīvu vadu es. Viss, kas saistīts ar realizācijām, iepirkumiem, darbiniekiem, tā kā viss iet caur mani. Šobrīd kooperatīvā strādā 18 darbinieki. Tie ir graudu pieņemšanas punktu vadītāji, autovadītāji, traktoristi, arī darbu vadītāji, un kopējā platība, ko apsaimnieko un apstrādā, ir apmēram 3000 hektāru. Kooperatīvā šobrīd ir 28 biedri. Pārsvarā tās ir vietējās saimniecības, ir dažas saimniecības arī no blakus novadiem. Kooperatīvs realizē savu produkciju gan vietējos pieņemšanas punktos, gan ostās, sadarbojas ar lielākajiem graudu uzpircējiem Latvijā, principā ar visiem uzpircējiem. Pēdējie gadi ir ļoti izaicinoši lauksaimniecības nozarē. Ir ļoti nelabvēlīgi laikapstākļi un ļoti mainīgs tirgus. Ir ļoti grūti pareizā momentā nopirkt izejmateriālus un noķert to momentu, kad pareizā laikā tu vari pārdot tos graudus. Ja, un tas ir lielākais izaicinājums laikam šobrīd. Šie 3 gadi ir bijuši ļoti smagi lauksaimniecības nozarē. Ja, un man ir liels prieks, ka mēs šobrīd strādājam. Tiek domāts par tehnikas pakāpenisku atjaunošanu un ilgspējīgu resursu izmantošanu. Sēlies āres ir piemērs tam, kā vietējā iniciatīva un kopīgs darbs var veidot spēcīgu pamatu lauku attīstībai un nodrošināt stabilu nākotni vietējiem zemniekiem. Cienījamie, jūs redzējat, kādi mums ir zemnieki, un tie ir tikai daži no tiem, kas mums novadā nopietni strādā. Tā kā mums liels prieks par viņiem un par visiem tiem, kuri šogad varbūt nebija pieteikti konkursam, bet ja būs nākošie, es aicinātu gan pašvaldību, gan apvienību vadītājus, gan vispārējos aktīvi piedalīties, jo cilvēkiem nekad nav par daudz pateikt paldies. Un šodien mēs to darām. Tātad par dalību konkursā Saimnieks 2025 zemnieku saimniecībai Gundegas 1.
konkursa Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada lauksaimnieks, atzinības raksts lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvai sabiedrībai Sēlijas Āres. Runājot par nākamo nomināciju, tad tā būs par tiem, kuri negaida, kamēr kāds cits rīkosies. Viņi paši ķeras pie darba, uzlabo vidi, iedvesmo citus. Katrs savādāk, bet visus vieno viena lieta – vēlme padarīt labāku vietu, kurā dzīvojam. Nominācija Gada rosīgākā biedrība. Lūdzu video. Bebrenes pusē darbojas biedrība Jātnieku sporta klubs Gaita. Tā nav tikai vieta, kur jāt ar zirgiem. Tā ir vide, kur bērni un jaunieši mācās atbildību, cieņu un mīlestību pret dzīvniekiem. Eladas ceļš uz Bebreni sākās 2016. gadā, kad viņa atbrauca mācīties Bebrenes vispār izglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Drīz vien viņa ar visu ģimeni pārcēlās uz dzīvi Bebrenē. Šeit grūti atrast māju, es domāju, ka man paveicas. Jātnieku sporta klubs Gaita nav tikai par sportu. Tas ir arī stāsts par audzināšanu un mūsdienu jaunatnes izglītošanu praktiskā veidā. Elada darbā ir prasīga, bet taisnīga. Mums nāk jebkurš, kurš mak uzvesties. Es neciešu kautiņus un strīdus savu kolektīvā. Vai nu viņi mācās pielāgoties, vai nu viņi iet meklēt citu vietu. Es uzskatu, ka tie zirgu nozares speciālisti, kas nāk no Bebrenes caur manu stāli, viņi mak visu. Man tas patīk, man patīk, ka tie bērni attīstās. Es viņam arī cenšos palīdzēt atrast vietu, kur tālāk jāt un strādāt. Jo man nav tas meitenes vienaldzīgas, kā jau viņas meitenes saka, mums esot mamma. Sporta klubā darbojas daudz jauniešu, tāpēc jaunie jātnieki pa laikam piedalās sacensībās. Sacensības mēs braucam regulāri. Pārsvarā mēs braucam, agrāk mēs braucam arī uz lielākam sacensībām, bet tagad mums tā kā vairāk jaunieši un tādi mazāki bērni un iesācēji, tad mēs braucam pa mazākam sacensībām, bet mēs cenšamies kādas 5-6 reizes gada izbraukt. Elladai Bebrene ir kļūsi par īstu sirdsvietu. Nezinu, tie ir gaiss savādāks. Cilvēki savādāk. Es nezinu, iespējams, ka dēļ tā, ka savādāk gaisa arī cilvēki savādāk. No šeit es negribas braukt prom nekad. Sapņi neapstājas. Ellada vēlas izveidot Jātnieku sporta centru. Atjaunot stāvļus, uzcelt normālu manēžu, kaut kā atjaunot, nopirkt zemi, lai man nebūtu katru gadu jātric, ka man nebūs kur ganīt zirgus, jo man pašai nav tik daudz zemes, man tikai 2 hektāri savi. Un tas ir nenormāli mastām zirgam skaitlim, cik man ir. Ļoti gribētos tiešām labu sporta centru, jo mums jau brauc cilvēki arī no Daugavpils šātāt, bet tā, lai būtu manēži, kur viņi varētu arī ziemā braukt, jo ziemā mums darbi apstājas. Un tas ir tas faktors, kāpēc mēs nevaram arī sportot augstāk. Jātnieku sporta klubs Gaita ir vieta, kur zirgi un cilvēki aug kopā ar cieņu, darbu un sirsnību. Pirms nepilna gada, ļoti zīmīgā datumā 11. novembrī, dzimusi jauna biedrība Mana Vabole, kurā darbojas 26 Vaboles iedzīvotāji. Mūs apvieno vēlme darīt un radīt savas Vaboles labā. Pateicoties Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstam, biedrība ķērās pie pirmās ieceres īstenošanas. Vasarā sarīkoja lielu talku, lai sakārtotu Vaboles parka sirdi, estrādi un tās apkārtni. Kur mēs atjaunojām esošos soliņus, atjaunojām segumu asfaltbetonē, sakārtojām puķu dobes, uztaisījām puķu kastes,
Mārītes izveidoja mūsu vietēji amatnieki. Vislielākais darbs notika pie vecās ceļmalas mājas uzkopšanas Vaboles parkā. Šobrīd šai mājai gribētos nākotnē kaut kādu perspektīvu, kaut ko šai mājai izveidot. Es domāju, ka sadarbībā ar pašvaldību tas noteikti mums izdosies. Vēl viens biedrības veikums pirmajā pastāvēšanas gadā bija pasākums bērniem atvadas no vasariņas. Principā daudzi bērni tajā vakarā aizgāja gulēt svaiga gaisa, pilnas plaušas svaiga gaisa un noguruši. Tas bija tāds, ļoti skaists moments. Biedrība jau kaļ plānus nākamajai sezonai. Tāda svarīgākā būtu doma uztaisīt ārā trenažierus, kas ir tepat pie Vaboles pamatskolas ēkas, bijušās ēdnīcas vietā, kas tagad ir labi iekārtot un rekultivēta tā vieta. Jā, tad mēģināsim sarakstīt dokumentus, apspriesties ar biedriem, virzīt to ideju uz realizāciju. Daudzas idejas un daudz mums plānu ir, kuras varbūt tā, ātri nesanāk realizēt, bet pakāpeniski maziem solīšiem mēs virzīsimies uz priekšu. Pirms 2 gadiem Medumos tika izveidots Pirmā pasaules kara muzejs muzeja gide Miropie Petkune, kura pērn kopā ar domu biedriem izveidoja novadpētniecības biedrību Medum, lai varētu turpināt vēstures izpēti un bagātināt muzeja ekspozīciju. Un palīdzēt muzejam attīstīt zinātniskie darbi, attīstīt aktivitātes arī. Pēc biedrības iniciatīvas pie muzeja tika izveidots mākslas objekts – akmeņu krāvums ar simbolisku burtu salikumu No, kas aicina neaizmirst un neatkārtot. Šogad mēs logos izvietojam izstādē ar nosaukumu Barikādas. Jaunieši vakara laika taisīja bunkaru svēces. Biedrības darbā aktīvi iesaistās vietējie jaunieši, ar kuriem kopā šogad tika nolemts izveidot nometni Jauno arheologu skola. 17 dienu garumā 20 jaunieši pētījām mūsu Medumu vēsturiskās vietas. Nometnē piedalījās arī profesionāls arheologs no Rīgas, kurš jauniešiem demonstrēja, ar kādiem instrumentiem tiek veikti arheoloģiskie izrakumi un kā to pareizi darīt. Mēs paši bijām tranšējas un rakām tas tranšēju, un arheologs visu to novēroja. Nodarbībās tika pētīta Medumu pagasta vēsture, lai varētu izveidot Medumu parka maketu. Šeit bija sanatorija, šeit bija medīja pats Bismarks mums Medumos, šeit dzīvoja ievērojamie cilvēki. Miropie Petkune atzīst, ka nometne ir tikai sākums. Tās laikā tika izpētītas vēsturiskas kartes, radot jauniešos interesi pētīt vācu armijas tranšēs, kā arī nopietni pievērsties Medumu parka uzkopšanai, izpētei un interaktīvas takas izveidei. No senās grāfu Plātera muižas pāri palicis vien ēkas mūres stūris, kura galā apmetušies stārķi, kā arī senā kapela, kas ilgus gadus bija lemta aizmirstībai un visticamāk būtu sagrūsi, ja vien līksnieši Biruta un Leonards Onzuļi nebūtu uzņēmušies par to rūpes. Biedrība Līkstas muižas kapela sākotnēji tika izveidota, lai realizētu lauka atbalsta dienesta līderu projektu. Pēc tā, kā iegādājāmies šo īpašumu, sapratām, ka ir jāiegulda milzīgi līdzekļi, un galvenais projekta mērķis bija arī vides pieejamības nodrošināšana. Pēc tam es sapratu, ka ir interese par šo vietu. Ļoti bieži nāca parka apmeklētāji, un tas arī bija tāds stimuls, ka kaut kas jādara uz priekšu. Īstenojot pirmo projektu un piesaistot finansējumu, izdevās nomainīt sapūšo griestu segumu, atjaunot ieejas vārtus un kriptas durvis. Kapelā izveidota apkurināma telpa, kur var pulcēties arī ziemā. Kapelas centrā izveidota neliela ekspozīcijas telpa, kur krājas dažādas senlietas, tostarp no pašu ģimenes krājumiem tiek rīkotas dažādas tematiskas izstādes. Ēka ir iekļauta turisma maršrutos, tās pagalmā notiek gan vietējās kopienas, gan viesu aktivitātes. Emīlijas Plāteres piemiņas akmens Līksnā ir sen. Pasākums, kas varētu varbūt akcentēt to, ka šī sieviete šeit ir dzīvojusi. Šī iniciatīva pieder mūsu biedrībai. Pēc ilgiem darba gadiem skolā Biruta Onzule šogad devusies pelnītā atpūtā un plāno vairāk pievērsties dažādu ideju īstenošanai.
Latvijas simtgadē bija veltīta Līksnes skolas tāda piemiņas izstāde. Es mēģināju savākt visu izlaidumu fotogrāfijas, un šīs fotogrāfijas man ir arī elektroniskā formātā ar WhatsApp grupas palīdzību mūsu Līksnes informācijas dēļ. Sameklēt arī iztrūkstošās, tur kādi 6 gadi laikam trūkst. Fotogrāfijas sākot no 41. gada. Jā. Sapnis, protams, ir jumts. Kad būs jumts, tad šī ēka būs mūžīga, tāpēc, ka viņa tiešām nav sagraujama. Biedrība Sporta klubs Eglaine ir dibināta 2024. gadā ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības iesaisti dažādās sporta aktivitātēs, organizēt dažāda līmeņa sporta notikumus, veicināt sportisku profesionālo izaugsmi, kā arī radīt apstākļus, kas ļauj cilvēkiem veselīgi un aktīvi atpūsties. Mūsu pirmais projekts bija sporta trenažieru laukuma izveide, 3x3 basketbola laukuma izveide un bērnu rotaļu laukuma izveide. Šāds lēmums tika pieņemts, jo mēs izpētījām, ka mūsu apkārtnē šādu projektu nav. Tas būtu ļoti interesanti vietējiem jauniešiem. Un tas tiešām sevi pierādīja. Es šeit esmu redzējis jauniešus gan no mūsu pagasta, gan no daudziem apkārtējiem pagastiem. Eglainē ikvienam ir pieejama sporta zāle, kur var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, piemēram, basketbolu, futbolu, volejbolu, notiek arī vingrošanas nodarbības. Nākotnē mēs plānojam arī attīstīt pašas sporta zāles darbību, plānojās varbūt arī iekšējo trenažieru iegāde, arī kosmētiskie remonti un varbūt grīdas atjaunošana. Šobrīd šī sporta zāle ir pieejama visiem iedzīvotājiem, gan vietējiem, gan tiem, kas iebrauc no blakus pagastiem. Lai turpinātos šīs biedrības attīstība, mums ir ļoti svarīgi tālākā sadarbība ar pašvaldību, varbūt arī ar sporta nodaļu, lai arī no viņiem nāktu kaut kādas idejas un lai varbūt šeit tiktu organizēti arī kādi pasākumi priekš vietējiem iedzīvotājiem. Arī svarīgi sadarboties ar vietējo kopienu, varbūt arī no viņiem sagaidīt kaut kādas idejas, varbūt tālākai biedrības attīstībai, lai mēs varētu izveidot tādu stipru sportisku pagastu. Cienījamie, jūs redzējāt video par 4 ļoti darbīgām, 5, es atvainojos, ļoti darbīgām biedrībām, bet ļoti atšķirīgām biedrībām, jo katra darbojas savā jomā, bet visas šīs biedrības ir vērstas uz vietējās kopienas, uz vietējā pagasta, un beigās arī uz mūsu novada attīstību. Un mēs komisijā ilgi tad domājam, kura tad biedrība būtu svarīgāka. Un pieņēmām droši vien tādu pareizu Zālamana lēmumu, kad visas šīs biedrības ir atzīstamas par uzvarētājām, jo viņas visas dara svētīgu darbu. Un tāpēc es šeit vienu pēc otras aicināšu visu šīs 5 biedrības, visas mēs viņas sumināsim un visām mēs viņām pateiksim lielu paldies. Un tā, konkursa saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada rosīgākā biedrība Jāšanas sporta klubs Gaita.
konkursā Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada rosīgākā biedrība biedrībai Mana Vabole. Konkursā Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada rosīgākā biedrība biedrībai Medumu novatpētniecības biedrība Meddum. Konkursā Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada rosīgākā biedrība biedrībai Līksnas muižas kapela.
konkursa Saimnieks 2025 laureātam nominācijā Gada rosīgākā biedrība biedrībai Sporta klubs Eglaine. Cienījamās saimnieces, godātie saimnieki, diemžēl apbalvojumi beigušies. Bet nākošgad es aicinātu jūs būt tikpat aktīvus, un ja būs šāds vai savādāk formāta konkurss, ko mēs izdomāsim, man lūgums tiešām aktīvi pieteikties, lai ja būs komisija, lai komisija būtu ko vērtēt, un galvenais, es jums gribētu vēlēt tādu pašu deksmi, neatlaidību. To, ko es redzēju jūsu acīs, jums acīs visiem deg, tad lai šis paliek arī uz nākošo gadu, un vēlreiz liels paldies par to, ko jūs dariet ikdienā. Paldies jums! Tad visi šovakar ieplānotie maģiskie stāsti ir izstāstīti. Vēlreiz pateicamies visiem konkursa dalībniekiem par neatlaidību, ieguldīto darbu un gūto iedvesmu. Un lai izdodas vēl vairāk, lai skan Stage On! Pasaki man vēlreiz, kā tu teici daudzreiz, kam savs draudziņš, tas ar savu draudziņu, ai ar rūcu lauki, jūlija vidū, muzikanti nokajiec, pēdējais valsis, jā, tumšā naktē ziedēja, zara elpoja. Lakstīgāku sejā vairs nesvēdāma, kā es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu. Ieslīgsim tuvāk, neiesim tik ātri, paliksim tepatās, neiesim nemaz, paliksim tumsā, sienu zārdu naktīs, vienu vārdu naktī, pasaki man, jā, tumšā naktē ziedēja, zara elpoja. Lakstīgāku sejā vairs nespēdāma, kā es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu. Tumšā naktē ziedēja, zara elpoja. Lakstīgāku sejā vairs nespēdāma, tā es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, kam nav
kopā. Lakstīgā klusējā vairs nespēdām. Tā es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņā, tas ar cisu maisu. Aplausi jums pašiem, kuri dziedāja. Ar svētkiem un apsveicam jūs. Paldies vokālajiem ansamblim Stage On. Ziniet, vēl ir kāda lieta. Mums šovakar ir ieradušies viesi, kas arī vēlētos sveikt novada uzņēmējus. Un pirmos aicinam tad lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju Ināru Lukaševiču. Lūdzu. Jā. Labvakar, cienījamie Augšdaugavas novada saimnieki, domātāji, darītāji un viesi. Man ir liels gods jūs šogad uzrunāt. Paldies par ielūgumu uz šiem brīnišķīgajiem svētkiem. Jo, laikam, tieši šogad, kā nekad, lauku ļaudis ir pelnījuši labus vārdus. Jūs šodien daudz dzirdējāt, kāds ir bijis šis gads. Smags, smags un vēlreiz smags. Bet ir pienācis rudens. Rudenī lauksaimnieks apkopo padarīto un kaļ nākotnes plānus. Bet tiem uzņēmējiem, kas ir saistīti ar laika apstākļiem, iepriekšējais gads, pagājušais, šis gads, nav bijuši tie labākie. Visai lauksaimniecības nozarē šobrīd ir maz tādu lietu, tādu nozaru, tādu darbu, kur nav skārusi vai nu pavasara salna, vai nu Lietuvu, vai nu lielās Lietuvas, kas nāca šogad par mūsu zemi nebeidzami. Jā, bēdīgs laiks, grūts laiks. Bet, lai pārvarētu grūtus laikus, vienmēr vajag smagi strādāt un kalt nākotnes plānus. Arī šai gadā, šai vasarā, šai sezonā mums priecēja tas, ka bija cilvēki, kas nāca pie mums ar projektu pieteikumiem, lai iegūtu Eiropas struktūra fondu līdzekļus un attīstītu savās saimniecībās savas idejas. Viņi nāca, cīnījās reizē ar laika apstākļu sakām un arī veiksmīgi realizēja savas ieceres. Es šodien pirmkārt gribu pateikt visiem lauksaimniekiem šeit klātesošiem. Liels paldies jums! Paldies jums par izturību! Paldies, ka jūs nesalūzāt! Paldies, ka mēs šodien esam šeit, visi smaidīgi. Un tā kā viss ir piemirsies, bet nāks cits gads, un tur mums atkal būs vajadzīga liela veiksme. Bet īpašu paldies mēs šodien gribētu teikt tiem lauksaimniekiem, kam sadarbība ar mums šogad ir izdevusies varbūt īpaši laba. Un tie varētu būt Ilmārs Skuķis, zemnieku saimniecība Ūsiņi. Aplausus! Nākošo es gribētu aicināt Aigaru Kukli, zemnieku saimniecības Egles. Aplausi. Malacis dzīvēs.
Un lauku cilvēki ar katru gadu vairāk uzmanības pievērš tam, lai tā vide, kur dzīvo paši, kur dzīvo viņu bērni, būtu sakopta un attīstīta tā, lai tur gribētu dzīvot arī viņu mazbērni. Un mūs priecēja viens līderu projekts, un tāpēc mēs šodien gribam pateikt paldies par veiksmīgu līderu projekta realizāciju sporta klubām Eglaine. Aicinu valdes priekšsēdētāju Pāvelu Kvederu. Malacis. Tā, turpināt. Nu, cienījamie lauksaimnieki, pēc labi padarīta darba, lai ir laba lustēšanās, lai nākošgad tas kungs, kas te būrās visu vakaru, lai viņš ar mums kaut ko piebur. Ko lai viņš mums piebur? Lai labu laiku piebur. Vēl kaut ko, lai labu piebur? Biržu. Vēl ko? Naudu. Pareizi, pats galvenais. Naudu. Jo vairāk, jo labāk. Nu, tā laimi nenesot, bet veiksmi gan un labklājību arī. Lai jums viss izdodas. Paldies par sadarbību. Lai nākošais gads ir labāks par šo, un lai viss, ko mēs šeit vēlējam, lai šis burvju mākslinieks mums arī atnes. Ar lielu maisu. Paldies! Aicinam Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils konsultāciju biroja vadītājas pienākumu izpildītāju Anitu Miltiņu. Labvakar! Tiešām prieks būt šodien jūsu vidū un sastapt cilvēkus visstiprākos, kas šodien šeit ir, kuri nezin vārdu nevaru, ir jāvar, un tas viss, kā saka, notiek. Un šodien arī gribu pateikties novada domes vadībai, kad pavasarī mums bija vizīte Eiropas komisāra par nodrošināšanu šai konferencei, kur ieradās arī ministri un nelauksaimnieciskās apvienības. Un tiešām, kā saka, vajadzēja arī saimniecību, kurā aizvest šo Eiropas komisāru un ministriju. Un šajā sakarā es lūkšu zemnieku saimniecību Upenes, kas ir Sventes pagasta, kura iznesa šo smagumu, uzņēma savā saimniecībā, jo mērķis jau bija parādīt, cik mums ir vajadzīgas šīs investīcijas, lai varētu attīstīties arī nākošajā plānošanas periodā. Un tiešām liels paldies zemnieku saimniecībai Upenes Denisam Drazdovskim, kurš ļoti labi prata pasniegt tiešām un kā saka, pacelt šīs problēmas. Un tajā laikā Denis vēl bija tikai ceļā uz fermas celtniecību, un viss bija priekšā, smagais periods. Tagad ir tas periods pienācis, ka tikai vairs nepilns mēnesis, ka govis nāks slaukties jau robotā, un lai veicās. Tiešām arī zemkopības ministrs teica, braucot prom, es gribu redzēt, ka govis jau slauksies robotā. Paldies tev! Protams, vēl gribas sveikt jauno uzņēmēju Elmāru Baiku, kurš vēl būdams vidusskolas solā jau piedalījās arī šajā mūsu programmā Laukiem būt. Un žēl, ka nevarēja startēt vēl pašā konkursā, jo vajadzēja jau būt pilngadīgam. Elmāram vēl nebija 18.
bet paldies, ka tu sadarbojies ar mums un šajā programmā piedalījies. Un tagad piedalās Laukiem augt. Ir izaudzis jaunais uzņēmējs, kurš ir laikam visjaunākais pašlaik. Apsveic! Un, protams, veiksmi visiem un jauku vakaru! Vai visi konkursa dalībnieki ir uz skatuves? Tā. Jā, ideāli. Smaidam. Vēl. Slavas mirklis.